Kolēģi, ja man ir žēl kādu par tiem 9 mēnešiem, ko es pavadīju valdībā, tad tās ir 2 ministres, Līģa Meņģelsone, jo viņai bija jāveic neiespējamās reformas ar vienu ministriju, kurai nav iedota nauda. Un otru ministru, kuru man ir žēl, ir Anda Čakša, jo arī viņai bija uzdots veikt neiespējamo misiju, sakārtot skolu tīklu no nepareizā gala veidā, kā vispār neko nevar sakārtot. Kāpēc? Mēs izveidojām novadu reformu, pirms 4 gadiem sākām, nonācām no 119 uz 43 pašvaldībām un patiesībā neizdarījām neko. Mēs nosaucām jaunus centrus, savēlējām mazāk deputātus, bet tās lietas, kur būtu jāsakārto pakalpojumu tīkls, vai mēs runājam par skolu tīklu, vai policijas tīklu, vai ugunsdzēsības, vai sabiedriskā transporta tīklu, tieši tajā sadaļā, kur valsts funkcija mijās ar pašvaldības atbildību, nekas netika darīts. Mēs vienkārši pārzīmējām robežas un nosaucām jaunus centrus. Un tagad es redzu vingrojumu, kur no augšas, no valdības puses tiek mēģināts pateikt pašvaldībām, kas ir skolu dibinātāji, īpašnieki, mums liekas, ka jums vajadzētu šito un šito slēgt. Bet dibinātāji taču ir pašvaldības. Pakalpojumu tīkla veidošana ir pašvaldība pirmā un galvenā funkcija. Tā vietā, lai izglītības ministrija nodarbotos ar to, kas ir viņas ekskluzīva kompetence, piemēram, nodrošinātu pedagogu pieejamību. Tā, lai mums ir fizikas skolotāji, ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas, jo neviens cits to nevar izdarīt. Pašvaldības nevar nodrošināt kadru pieejamību. Vai sagatavot kvalitatīvu saturu atbilstoši laikmetam. Tas ir digitālais laikmets, mums vajadzētu mainīt mācību līdzekļus, izmantot digitālo saturu. Tā vietā ministrija māca pašvaldībām vai mēģina pierunāt, kuru skolu slēgt, kuru turēt vaļā. Un kāpēc man ir žēl? Tāpēc, ka es neredzu vispār to iespējamu, ka viena ministrija var sakārtot pakalpojumu tīklu. Vai tas būtu pakalpojumu tīkls, vai arī runājot par citiem sektoriem, policijas tīkls, vai ugunsdzēsības tīkls, vai sabiedriskā transporta tīkli. Šie tīkli ir jāveido vienlaicīgi kopā un valdībai sēžot pie viena galda ar reģioniem. Un tas bija tas, ko es mēģināju ieteikt Kariņam, tā laika premjeram. Ja grib pakalpojumu tīklu sakārtot, tad ir jāveido ministru kabinetam pakļauta komiteja, reģionālā komiteja, kurā pie galda sēdētu vismaz 6 ministri, tie, kas ir atbildīgi par šīm pakalpojumu nozarēm, un kopīgi ar reģionu pārstāvjiem veidotu karti pakalpojumu tīklu visiem būtiskākajiem valsts pakalpojumiem. Tā vietā, lai veidotu eksperimentus pa priekšu izglītību, tad policija, tad autobusi, tad ceļi, un tās lietas neiet kopā, mums viņas vajadzētu veidot kopīgi uzreiz kā vienotu projektu. Un sākt no augšas, un tad pašvaldības saprot, kas tad tiek veidot, un arī iedzīvotāji saprastu, ka nav jāizslēdz gaisma, pakalpojumu tīkls būs 43 pašvaldībās, galvenie būtiskākie pakalpojumi ir izdomāti, nodrošināti. Un ja mēs slēdzam vienu skolu, tad vietā mēs palīdzam pašvaldībām nopirkt autobusus vai salabot to ceļu. Darot lietas satrauti, slēdzot skolu un nedomājot, kā bērnus aizvedīs uz otru punktu, tā ir neveiksme. Tā ir kaitināšana, jo tas nekur nenovedīs. Tādēļ man ir žēl ministri, jo šo lietu būtu jābūvē no otra gala. Projektu būtu jāvada premjeram vai ir zem premjera jāveido šī komiteja. Un tikai tad, sēžot visiem ministriem pie galda, redzot šo problēmu kopumā, mēs varam atrast pareizās zāles pareizajām problēmām. Un ja kāda skola ir jāslēdz, tad vietā ir jābūt transporta risinājumam, kopmītņu risinājumam, un par reformu var izveikt brīdī, kad visas šīs šaurās vietas ir nokārtotas.
Aicinu deputātus padomāt, jo mēs gaidām no katra no šiem ministriem neiespējamo misiju. Manuprāt, mums tiešām ir jāveido un jārunā par pakalpojumu tīklu kopumā, un es to neredzu, ka to var veidot atrauti katram ministram pa sevi. To jāveido valdībai kopumā kā vienotu piedāvājumu. Un tas ir arī mans novēlējums jaunai premjerai Evikai Siliņai. Es neredzu citu veidu, aicinu jauno valdību sākt darbu pie būtiskākā Latvijas darba pakalpojumu tīkla, jo mūsu būs aizvien mazāk un mazāk. Citādi to izdarīt nevar. Paldies!